Nu, ko visiem labvakar? Kāds noskaņojums? Paldies, labs. Visiem labvakar. Nu, paldies, meitenes. Nu, tad aiziet. Labvakar mūsu kanālā Dženis Latvija, dargie viesi. Jauki, ka šovakar esat atraduši laiku uzzināt par lietām, kas var arī kardināli uzlabot jūsu dzīvi. Gan veselību, gan attiecību, gan finanšu jomā. Mani sauc Inga Skopāne, man ir 48 gadi, esmu uzņēmēja no Rīgas, un par cik veselība un arī ir arī mana prioritāte, tad kompānijai Dženis šūnu uzturs arī ir ienācis manā dzīvē. Es jau arī pirms tam daudzās esmu kompānijās ņēmis produktus un meklējusi vienmēr un negaidījusi, kad es ar kaut ko saslimšu, bet jau laicīgi kaut ko lietojusi, lai veselība būtu laba. Jo man bija priekšā, kā saka, ģimene, jā, man mamīte, kura arī krustmāte, kurai bija kādas sieviešu problēmas un tādā garā, un es jau sapratu, ka par veselību vajag jau laicīgi rūpēties. Un kompānijai Dženis, pateicoties Ingai Princei, ko tālāk arī pastāstīšu par viņu, un varbūt tās viņa arī mums kaut ko šovakar pastāstīs, jā, viņa arī man piedāvāja šo kompāniju un ieveda šajā kompānijā. Sākumā es šajā kompānijā biju tikai kā lietotājs, kaut kur pusotru gadu, un tad sāku pamazām stāstīt arī saviem cilvēkiem, jo es esmu terapeite, un tā cilvēki interesējās, jo es sapratu tomēr, ka ir enerģijas, ir garīgais ķermenis kaut kas cits, un mēs jau zinām, ka visas slimības mums ir mentāli, vispirms jāārstē, jādziedina, un otrs ir ķermenis, fiziskais. Un kad izrādās, ka arī tas ir jābaro savā veidā un arī kaut kas viņam jādod, lai ātrāk var tikt pie rezultātiem. Nu, un tad šovakar mēs jums pastāstīsim par kompānijas galvenajiem aspektiem, biohackingu, otrais par piedāvātiem produktiem, un trešais iespēja iegādāties šos produktus izdevīgāk, un varbūt kāds arī vēlas ar peļņu, jo peļņu šeit var dabūt daudz ātrāk nekā citās kompānijās. Kompānijai Dženis ir starptautiska kompānija, nu jau pasaules tirgu 6 gadi. Vispār šāda veida kompānijas un tirgu jau ir vairāk kā 100 gadus. Tās dibinātāji veiksmīgi ir veidojuši šo te daudzas jaunākās inovācijas likuši kopā, un arī nosaukumu ir izveidojuši tādu kā iGenis, jā, kad pirmais burts alfa, tas ir alfabētā, kas nozīmē sākums, augstākā klase, līderisms, būt pirmajiem uzvarēt. Un viena no olbaltumvielām ir arī spirālēm ir ar šādu nosaukumu. Alfa vēl ir stāvoklis, jā, gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem, gan dzelzs radiācijas apziņas stāvoklis. Džen centrālais nosaukums nozīmē ģenētiskā fonda uzlabošanu, saglabāšanu un nodošanu nākamajām paudzēm, kā arī ideju un finanšu ģenerāciju. YZ dažādo paudžu līderu apvienošana jaunajā un veselīgajā dzīvesveidā, paudzēm dzīvojot vienā laikā, saglabājot arī šīs te vērtības. Nu, ko mūsu kompānija arī nesen mainīja mazliet imidžu, jā, tagad mūsu kompānija ir tāda kā izvēlējusies tādu tirkīza veida kompāniju, un tāda veida kompānijām arī ir sava tāda psiholoģija, ja? Un tādu veidu kompānijām ir 3 mērķi, tā ir evolucionāri mērķi, tāda pašpārvalde, veselums, integrācija. Jā, tas nozīmē, ka visi uzņēmumu darbinieki tiecas pēc vienota mērķa, jā, spēj paši pieņemt lēmumus un elastīgi sadala šos pienākumus. Un tas nozīmē, ka šeit katrs var pilnveidoties, kā katrs vēlās, var veidot šo te karjeru, kā katrs vēlās, jā, ātrāk, lēnāk, neskatīties uz citiem, var apvienoties un var arī izpausties. Un, teiksim, ja man kaut kas viens nepadodās, jā, es varu darīt to, kas man padodās. Vai arī, nu, mēs varam citiem arī iemācīties to, kas man kādreiz nav padevies, tagad iemācīties to darīt. Kas tad padara mūsu produktus par premium klases produktiem?
Jā, tā ir iGenis kompānija apvieno dabu, kvalitātes standartus ar zinātni un ar komplekso biohacking pieeju. Jā, kompānija nodarbojas ar ekspertu grupu, ar jaunajiem atklājumiem, iziet klīniskos pētījumus, arī paši dibinātāji uz sevis testē, un pateicoties šai iespējai, pieredzēji, dibinātājiem un ekspertiem izdevās daudzas lietas apvienot. Tas ir augu sastāvdaļas nāk no ekoloģiski tīrām saimniecībām. Jā, kompānija iziet vairāk kā 22,000 kvalitātes pārbaudas visā tajā šita ražošanas tādā ķēdītē. Ar GMP standartu kvalitātes vadības sistēmu kompānija sadarbojas, jā, ievērojot Eiropas un konkrētas valsts vietējo likumdošanu. Mūsu arī visi produkti, kuri ir, tās ir tādas, pirms tam mūsu īpašnieki un kompānija testē, ļoti ilgi izzina. Teiksim, kad veidoja zobu pastas, tās bija ļoti daudzas pašas labākās zobu pastas tika pārbaudītas, pat pašas dārgākās, kuras maksā pāri pa 100 eiro, jā, un šādā veidā arī izpētot kompānija arī mums arī dalās, kas īstenībā pasaulē notiek ar produktiem, jā, un tādā veidā, man jau liekas, jā, ka par ļoti saprātīgām cenām tiek pārdoti ļoti, ļoti labi produkti, ja tās, kas ir zobpastas pasaulē pa 100 eiro vispār klāt nestāv mūsu zobpastē, laikam, ja citi to ražotu, tā zobpasta maksātu tā kā, zelta vērtē būtu. Bet mums ir tādā ziņā ļoti labs pieejams. Tas cenas, un līdz ar to tas ir arī ar visiem mūsu šūnu ekstraktiem. Un kas tad ir tie galvenās tehnoloģijas, tās bioinovācijas, ja, kuras ir iestrādātas tajos mūsu produktos? Tā ir liposomizācijas tehnoloģija, kur visas vielas tiek mikroiekapsulētas fosfolipīdu apvalkā, kas pēc sastāva atgādina šūnu membrānu, un šūnas to uzņem kā savējo. Līdz ar to biopieejamība pieaug 8 reizes. Liposomizācija nodrošina mērķiecīgu bioaktīvo vielu piegādi uz galamērķa orgāniem, nostiprina barjeras funkciju šūnās un optimizē devu. Peptīdu ultralizācija, tas ir imunitātes palīgs, kur bifido un laktobaktērijas, kas arī kā baktēriju šūnu tādi gabaliņi, viegli iet cauri organisma agresīvai videi uz galvenajām organisma sistēmām, veidojot galvenos celtniecības materiālus. Atjaunojot, uzlabojot kuņģa, aizkuņģa, zarnu, traktu darbību un sieniņus. Varbūt ir kāds dzirdējis, ka otrs smadzenes ir šis te zarnu trakts, jā, un es vēl varētu piebilst, ka arī kuņģis izrādes ir mūsu viens no galvenajiem enerģijas ģeneratoriem. Un ja mēs šo te kuņģi zarnas barojam nepareizi, jā, tad mums nav enerģijas un ir dažādas saslimšanas, gan mentālas, gan fiziskas. Un, ja organismā šīs augstāk minētās funkcijas slikti darbojas, tad visi uzņemtie vitamīni un mikro-makro elementi, jā, viņi aiziet garām, neuzsūcās. Vai slikti uzsūcās. Tieši mikrobioti palīdz izstrādāt organismam labās eksistences baktērijas, vitamīnus, ja mums uz 100% darbojas zarnu trakts, tad mikrobioni spēja regulēt arī mūsu dzīves sfēras, tie, kas to ir dzirdējuši, jā, un tieši, ja ir zarnu trakts un kuņģa darbība darbojās labi, tad arī noteikti jums labi darbosies smadzenes, jā, nevis otrādāk, bet tieši tā. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un šīs te, kā jau teicu, šīs te noregulē un uzlabo arī dažādas sfēras. Tās ir radošums, attiecības, paaugstināt imunitāte, dod enerģiju un atjauno smadzeņu darbību. Nākamā ir 3D karkasa tehnoloģija, kas aizsarga aktīvo vielu sastāvdaļas no organisma, agresīvās vides ietekmes, tādējādi palielinot vielu pieejamību un rezultātu, nogādājot līdz vajadzīgai vietai organismā. Nākamais ir CO2 ekstrakcija, kas nodrošina pilnu bioloģiski aktīvo vielu dziedniecisko efektu, jo ekstrakcija notiek bez skābekļa piekļuves un ar maksimālo
ekstrakciju. Daudz kompānijas šo te ekstrakciju, tie ir kādi blakus produkti, jā, tad mums tas ir kā primārais produkts. Un bieži vien šī te ekstrakcija vienkārši, lai dabūtu uz kastītes nosaukumu, pieņemsim kaķenāks, bieži vien tas ir 10%, jā, jo tas ir lēti, bet jo lielāka ekstrakcija procentuāli, jā, jo tas ir dārgāks. Un mums tā ir maksimāla ekstrakcija, jā, un tāpēc arī rezultāts jums noteikti būs daudz ātrāks nekā no citiem produktiem. Un protams, ka mūsu kompānija XBI ir aktīva tehnoloģija, ja tā ir patentēta, un šeit tie ir aktīvo augu adjuvanti, ja, tas nav citās kompānijās, to piemītošo īpašību ekstrakcija tiek izmantota, ja, tas ir no ingvera, no piperīna, amlas, Indijas ērkšķogas un pulvskābe no mumijo. Šie augu adjuvanti, ja jūs esat dzirdējuši arī par Āzijas virtuvi, tad tie ir ļoti svarīgi, jo tādā veidā ir gan imunitātes aizsardzība, teiksim, kad neiekļūst caur ēdot, teiksim, ēdienu, ja kaut kādas nelabvēlīgās baktērijas, kā teiksim, ja, kad mēs zinām, cik ingvers ir ļoti spēcīgs, un pipari, ja, un te pašā laikā arī šis te XBI, un viss tas pārējais, ko es pirms tam jums stāstīju, ja, tas nodrošina to, kad viegli ieiet šūnā, attīra šūnu, izņem visu tas, kas ir destruktīvs priekš šūnas, un izņem ārā. Un ieliek to visu labo, kas ir vajadzīgs šūniņai, lai pabarotu šo šūniņu. Un mēs jau zinām, ka bieži vien mums šūna ir badā, ja, un līdz ar to arī ir veidojās šīs slimības un kaut kāds kaits. Nu, un, protams, visi mūsu produkti ir sinerģiski savā starpā. Jā. Protams, ka mēs bieži vien, ja nevaram atteikties no citiem kaut kādiem produktiem, tad droši varat lietot kopā. Vienīgais ir atkal tā, ja jūs daudz jaunus produktus lietojat, tad mēs citreiz iesakām nelietot kopā ar mūsu produktiem, jo, ja notiks kaut kādi ekscesi, tad bieži vien var vainot varbūt, ka mūsu produktus, tāpēc mēs iesakām atsevišķi. Jo tāpēc, ka tomēr ir jāsaprot, kuri produkti ir vainīgi, jo mēs par saviem produktiem esam pārliecināti. Mūsu vēl produktos ir Sibīrijas čaga, kaķenaks, kā arī kandicamīni, lukozamīni un daudz citas labas lietas. Mūsu kompānija aktīvi nodarbojas arī ar biohackinga principiem. Tā kā šie te badi nav tikai viņi, kas uzlabo šo te veselību, vajadzētu arī piekopt, kad mēs nodarbojamies ar sportu, lai būtu arī labs miegs, lai būtu atpūta, jā, bet arī šie te badi mums uzlabo gan dod šo te enerģiju, tie, kas sporto, jā, gan arī šo te labo miegu, un, protams, nu, visas citas dažādas funkcijas, jā, gan arī darba spējas uzlabo, jā, un kompānija atrod aktuālākos trenda segmenta produktus, lai palielinātu organisma resursus, jā, saglabātu tā efektivitāti, potenciālu uz vairākiem gadiem, kā arī saglabāt garīgo, mentālo un fizisko veselību. Un kompānijas misija ir katra cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošana ar saukli izveido sevi pats. Kompānija attīsta arī apmācības, finanšu sistēmu un savu organismu resursu nostiprināšanu. Nu tā, un tad nākamais es tagad pastāstīšu par mūsu kompānijas 12 līnijām, tā īsi ieskicēšu. Varbūt Ingris par produktiem te pastāstīšu, tu varbūt varētu rādīt tos produktus. Vienīgais man patreiz nav, es tā neesmu sagatavojusies. Okay. Tad daram tā, ka tu stāsti un es papildinu, nu daram tā. Labi. Gucīt stāsti. Jā, visiem labvakar. Vēlreiz mani sauc Inga, un man prieks jūs redzēt šajā tiešām mūsu lokā.
jo produkts ir unikāls un pateicoties mūsu dibinātājiem, viņi ir atnākuši jau līdz Latvijai, Eiropai, un šie produkti, es teikšu tā, godīgi nav neviena labāka uz doto momentu pasaulē. Un iGenis tiešām ar šo unikālo nosaukumu piedāvā plašu produktu klāstu veselībai, skaistumkopšanai un ikdienas arī labsajūtai, jo katram cilvēkam ir sava vīzija, ko viņš vēlas atrast, un šeit ir pats interesantākais, ka katrs var atrast savu konkrētu produktu līniju. Pirmām kārtām mēs ar ko sākam rītu, tas ir pārtikas produktu līnija. Ko mēs tajā varam iesaistīt? Tā ir True Aqua sērija, viņā ir vairāki funkcionāli dzērieni, papildināti ar mikro-makro elementiem, kas veicina tieši ķermeņa hidrāciju un nodrošina nepieciešamo makro elementus, jo bieži vien mēs runājam tikai par vitamīniem, bet aizmirstam, piemēram, par minerāļiem. Tāpēc šeit, piemēram, pH balansā ir tiešām 74 minerāļi, ja, kas ir ļoti svarīgi neutralizēt skābo vidi organismā un lai viņa būtu līdzsvarā, lai visi orgāni funkcionētu līdzsvarā. Jo tāpēc, kad bieži vien, kad mēs ejam pie ārstiem, mēs ejam jau labot kādu no orgāniem, kad ir simptomi, kad kaut kas sāp. Bet patiesībā problēma sākas audos. Un ja šūna nebūs pabarota vai pārslogota, tad tieši šie True Aqua dzērieni palīdzēs neutralizēt, izvadīt, sakārtot, nomierināt tieši šo šūnu. Tāpēc mēs vairāk runājam, mūsu produkti ir vairāk nekā uzturu bagātinātāji, tie ir šūnu eliksīri, kas iedarbojas tieši uz šūnu. Otrs, ko es varētu pateikt, kas ir arī no mūsu ēdieniem, tas ir True Shake sērija. Tie ir funkcionāli kokteļi. Viņi ļoti noderīgi visām paudzēm, bērniem, pieaugušiem, grūtniecēm, pēc operācijām, ar speciālām vajadzībām. Tie ir bagātināti kokteļi ar olbaltumvielām, vitamīniem, kas tieši piemēroti ikdienas uztura papildināšanai, jo, kā mēs zinām, mūsu uzturs ir piepildīts, ja mēs aizjām uz veikalu, mēs redzam cukurs, bieži vien, ja, pārpildīti plaukti, sintētika, krāsvielas, tad šeit kompānijai ir svarīgākais nosacījums neizmantot GMO, neizmantot soju, neizmantot balto cukuru, neizmantot krāsvielas. Viss ir dabīgs un tiek iegūst no, kā Inga jau pareizi teica, no dabas. Tālūk, tāpēc tie ir droši produkti un pilnvērtīgi, jo mūsu šūnas apvalks ir sastāv no taukskābēm, protams, pat šūnu nobaltumiem, un tas ir svarīgākais pamatbāze, kas vispār ir vajadzīgs, teiksim, mūsu šūnai. Un trešais, ko es vēl varētu pielikt pie ēdiena, tā ir keto sērija. Tas ir produkti, kas atbalsta ketogēno diētu un palīdz uzturēt optimālu vielmaiņu. Kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien atkal cukura diabēti nerodās tāpat. Teiksim, trekna akna, pārpildīta akna, tas ir no nepareizā ēdiena, kā Inga arī ļoti pareizi teica, no mūsu vielmaiņas, kur ir no sēdošā dzīvesveida, ja, teiksim, nekustās, kā teikt, nav kustīgs dzīvesveids, orgāni tiek nenodarbināti un apstājas vielmaiņa. Tāpēc keto diētas produkti tieši viņi papildinās to jūsu uzturu ikdienā, kas atkal ir droši un pilnvērtīgi, kas nedos to kāri, vai, piemēram, mans mīļākais produkts ir Karba Minors, kas nedos to kāri uz cukura, kas slāpēs, un mums vēl ir unikāls sērija, tas ir IQ MST sērija, kas, teiksim tā, jūsu liekos taukus sadedzinās enerģijā. Tāpēc šie produkti ir tiešām ar to unikāli, kad viņus var lietot katru dienu un kā papildinājums arī, ja jūs arī pieturaties vai lietot arī kādus medikamentus. Un veselības produkti, ko es šajā sērijā varētu iekļaut, tie ir tieši šūnu eliksīri. Ja mums ir kaut kādi simptomi vai ir jāpabaro, jāizsargā, tie ir tie paši, kā mēs zinām, uzturu bagātinātāji, bet viņi ir dziļāki, kas veicina tieši šūnu atjaunošanos un palielina novecošanās procesus, kas ir svarīgi, ja, lai mēs
netik ātri slimotu un lai mēs netik ātri novecotu. Un mums ir unikāls produkts poliprenoli, kas ir cell genetiksā, kas neļauj šūnai dalīties tik ātri un atjauno. Bet tas ir, kā teikt, skaistums no iekšpuses. Ja mēs bieži vien lietojam kosmētiku, lai saglabātu jaunību, tad šeit mēs saglabāsim jaunību šūnā, kas neļaus kaitēt, kas nenāks, kā teikt, neļaus mūsu nenāks nekādi kaitīgie, kā teikt, patogēni vai būs stiprāka imunitāte. Un ja pa imunitāti runājot, tad mums ir 3 GoArt sērija, tā ir unikāla es teiktu, kompleksā pieeja imunitātei, imunitātes stiprināšanai un organismā aizsardzībai pret vīrusiem un baktērijām. Viņi ir izdomāti tieši pirms pāris gadiem, kad cilvēkiem visvairāk vajadzīga bija palīdzība imunitātei, un šie produkti turpina darboties un palīdzēt, teiksim, pret tās pašas kandidas sērijas vai pret cēnītēm, baktērijām, tāpēc ir unikāli, ļoti spēcīgi un tajā pašā laikā droši. Vēl es varētu pateikt, ka mums ir unikāla arī bērnu līnija, Kidis, vitamīni un minerālu vielu kompleksa bērniem, kas veicina veselīgu augšanu un attīstību. Ļoti svarīgi, lai bērns nebūtu, piemēram, pārāk hiperaktīvs, lai viņš varētu ēst tos pašus brokoļus, kas negaršo, mazāk lietot cukuru, būtu, teiksim, koncentrēšanās spēja, runas spēja un tāpat tās arī, lai pareiza skeleta struktūra veidotos. Tā kā tas ir, teiksim, pa sērijām un, protams, kas ir jaunums, tā ir kosmētika. Un kosmētikai, ko es varētu pateikt, tas ir boteksa efekta serums. Mums ir tāds unikāls, kas tiešām dod tūlītāju efektu. Viņš ir jānoskalo, bet izlīdzina grumbas un uzlabo ādas elastību. Bez injekcijām, bez konservantiem. Kā teikt, ļoti unikāls produkts, kurš ir patentēts un nav nevienam. Anteič arī, CC viņu saucu krēmu, kas ir tieši ar UV aizsardzību. Piemēram, ja nav saules, tad tā vai tā UV stari ir diezgan spēcīgi, viņi nāk un bojā mūsu, teiksim, ādas slāni, tāpēc aizsardzība pret tieši UV stariem un novecošanos pazīmēm. Arī tāpat tās jaununājums ir BB, tāds krēms. Starp citu, CC krēmu var arī lietot tāpat. Un BB krēms var kā dienas krēmu, kas dod aizsardzību, mitrina, baro un nodrošina vienmērīgu ādas toni un tāpat tās arī UV aizsardzību. Ko es varētu vēl pateikt, kad tās tehnoloģijas, ko Inga arī pieminēja, viņas ir unikāls, jo, piemēram, varbūt esat dzirdējuši par pačiem. Mums ir tādi pači, kas ir domāti ķermenim, kas ir ar infrasarkano magnētisko bioplāksteri un ar vairākiem, starp citu, augu ekstraktiem, un kas palīdz mazināt sāpes un tieši iekaisumus, neradot kaitējumu un neatstāt kaitējumu tieši uz nierēm, jo viņi ir droši un darbosies arī kā pret apaugstēšanos. Piemēram, ja ir bronhiālā, teiksim, apaugstēšanās, tad jūs varat droši arī likt tur. Viņš ir ļoti ērts, lietojams, 4 gabali zem apģērba un ļoti ērti kustēties. Tā kā taipi, bet viņš vēl ir maksimāli sasūcinātiem ekstraktiem ar magnētisko to gausu, teiksim, un mikro tādām daļiņām. Viņš ir ļoti unikāls un, starp citu, lētāk maksā nekā tradicionālā veikalā, kur mēs ejam iepirkties, kad mums kaut kas sāp. Vēl es varētu pateikt, ka mums ir aizsardzība, ja runājot par UV visādiem viļņiem un stariem, tad mums ir aizsardzība 3G stikeri, kas ir pret starojamo uzlīme. Viņu var likt uz mobīliem tālruņiem, kas mazina elektromagnētisko starojumu ietekmi. Piemēram, jūs varat uz tā pašas mikroveles, uz datoriem, uz fēniem, kas neradīs kaitējumu jūsu aurai. Kā Inga ļoti pareizi teica, ir jākārto ne tikai fiziski, bet arī mentāli. Un ja dāmām patīk aksesuāri, tad mums ir tāda titāna aproce, gan vīriešiem, gan sievietēm, ļoti skaista, ko var arī dāvināt cilvēkiem, ļoti patīkama, un viņa ir kā vairāk
es teiktu, ka ar 6 pusdārgakmeņiem iekļauta, kas veicina enerģijas līdzsvaru un labsajūtu. Un, ja, piemēram, jūs ļoti reti atrodaties pie jūras vai pie ūdenskritumā, tad šeit ir tāda sajūta, kad jūsu taura tiks sakārtota un jūs sajutīsiet enerģiju. Viņu var likt uz sāpīgajām vietām un mazinās iekaisumu. Personīgi esmu jau pārliecinājusies par to. Tāpēc produkti tiešām ir unikāli, droši un palīdz arī pret visādiem, kā teikt, tādiem, gan mentālo sakārto, gan arī fizisko sakārto. Rezultāti manā ģimenē ir diezgan daudz, piemēram, pat tagad, ja skatoties, kā visi apkārt slimo, diezgan smagi, tad es varētu teikt, ka mēs varam tā, teiksim, saslimt, bet ne tik ļoti nopietni, bet vieglā formā, bet diezgan ātri mēs arī tiekam uz spēkām. Un tas arī vien jau parāda, kad lietojot ilgstoši šo produktu, jūs esat droši, kad jūs visas kaitas paies diezgan vieglā formā. Ja arī pieķersies, tad jūs, kā teikt, tik ļoti no tā necietīsiet. Tāpēc produkts tiešām darbojās. Varbūt kāds var arī padalīties ar saviem rezultātiem. Inga varbūt padalies ar saviem rezultātiem. Es, piemēram, arī, es vēl gribu, es dātri padalīšos. Man īstenībā, es sapratu to laiku dzīvojot, kad es neesmu tas cilvēks, kas vispār ievēro, ka man ir kaut kādas kaitas. Un pateicoties šiem produktiem, ka es lietoju, es dzirdot citu cilvēku atsauksmes, es sapratu, es saku, man arī bija ar vairogu dziedzertās, man tā kā samazinājās un pazuda arī, Tad man pazuda tās uz muguras trūces un vēl visādas lietas, kas man sāpēja, jo bija arī ļoti daudz sportots un darīts dzīvē. Man ļoti sāpēja arī roku locītavas, jo ļoti daudz spiedu savā laikā sulas. Un izrādās, ka mums tā vienmēr šķiet, ka mēs kaut ko padarbojamies fiziski un visu ķermeni sāp, ka 2 dienas pēc tam nevaram pakustēt. Un izrādās, ka tas ir tāpēc, ka organismā ir ļoti daudz urīnskāba, gan muskuļos, gan saistaudos, gan locītavās, visu kaut kur, un tā urīnskāba ir jādabū ārā, un tad arī tev vairs nesāpēs visas šīs te vietiņas, un šīs te trūces nebūs arī, Tad man ļoti patika Celganetics, kas vispār sakārto unikāli visu organismu, un man bija arī tāds moments, kad ļoti daudz bija herpes apmuti, degunā, un man bija bailes arī, kad, zinkās, daudz runā par smadzenēm un par vēl visādām iekšējām herpēm organismā, bet, visi jau slimo, un ko, neviens netiek vaļā no viņiem, tur jāiet potēties pret herpes vīrusiem un kas tikai, tad mūsu produkts ļoti labi tiek arī ar to galā. Laikam, rezultāts var stāstīt ļoti daudz, bija tā, ka es arī nogriezu pirkstam galu, un ļoti ātri noņem šo te asiņošanu, un ļoti labi atjaunojās. Kaut kādu brīdi bija tā, ka tu tā kā nerviņu jūti vai ko, bet arī tas viss pazuda. Īsāk sakot, mūsu kompānijai ļoti daudz labi rezultātus, kurus bieži vien ārsti plāta rokas un pasaka, jums ir jāsadzīvo līdz mūža galam, tad ar mūsu produktu jūs varat mēģināt to visu patstāvīgi lietojot. Ir lietiņas, kuras uzreiz nesakārtojās, vajag paiet gadam, pusgadam vai pat vairākiem gadiem, lai sakārtotas, jo šis te produkts arī ļoti labi zina un pakāpeniski jums visu laiku kārtos. Protams, ka būtu jauki, ja jūs ievērotu arī varbūt tādas diētas, kas samazinātu kaut kādus ikdienā tur cukurus, miltu produktus, piena produktus, varbūt gaļas un zivju ēšanu samazinātu, tas arī jums nesīs tikai plusiņus, bet mūsu produkti tādā ziņā, atjaunos, un, protams, jūs būs izskatīsties jaunāki, veselīgāki, un tur, kur visi slimos, tur jums tas viss būs vieglākā formā. Un arī pēc šīm te daudzām tagad vīrusiem ir tā arī cilvēkiem blaknes paliek, ka nejūt smaržas, garšas, un mocās ar dažādām kaitēm, un arī mūsu produktu ļoti labi būtu palietot arī šo te 3D guard sēriju, lai riktīgi, kādus 3 mēnešus no vietas, lai riktīgi attīra organismu, jo mums arī nosēžās, un mums šīs te baktērijas, iekaisumi, viss kaut kas ir organismā, šī te pelējumi, un kas tikai nav. Gan ne mikrobi, bet visādi parazīti, tad tas būtu ļoti vērtīgi attīrīties.
Nu tā īsumā. Jā, Ingu. Jā, paldies. Varbūt kāds vēl var padalīties ar rezultātiem tieši veselībā. Tad pāriesim par biznesu un par iespējām, kā varbūt tās, kas var pacelt mikrofonu un pastāstīt. Jo, piemēram, es varu pateikt arī par sevi, pat kā Inga teica par tām herpēm, jo mūsu ģimenē tā bija aktuāla problēma agrāk, jo dēlam visu laiku tās herpes metās uz deguna un uz acs. Un mums visu laiku tā bija hospitalizācija, jo jokot ar herpēm patiesībā nevar. Un tas jau ir rādītājs, ka ir vāja imunitāte. Un pateicoties mūsu produktiem un konkrētai tieši aminoskābēm, kas tieši izspiež to vīrusu laukā. Un tāpatās arī, ja citi saka, vai ir iedzimta tur alerģija, vai ir tie paši, bērza, tie putekšņi vai putekļi, ka nevar izārstēties, arī bija manī līdzīgi, bez klaratīnas vispār ārā nevarēja iziet, bez suprastīna nevarēja, bez vibracila nevarēja vispār dzīvot. Un tad, kad sāku nežēlot un investēt savā veselībā, sākt izzināt vairāk par savu organismu, ko viņš grib, ko viņš vēlās sadzirdēt sevi, tad tiešām lietojot intensīvi, papildinot tos produktus, man atkāpās tā neciešamā alerģija. Un kā mēs zinām, bieži alerģija ir uz kaķa spalvām, suņu spalvām un netiek vaļā, tad šie produkti viegli tiek vaļā no šīm problēmām. Ja gadiem citi lieto visādas sintētiskās zāles un nevar palīdzēt, tad šeit tiešām es varu likt roku uz sirds, palīdz, muļķības, tikai bišķiņ jāpievērš uzvedība ēdiena protokolam un pareizās vielas jāsāk lietot, barot savu šūnu. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi, jo mēs aizmirstam par to šūnu, jo arī pateicoties iGenesis kompānijas, nekad dzīvē nebija aizdomājusies par no kā mūsu organisms sastāv un cik vispār mūsu šūnai, kas ir ikdienā, kādi labumi ir vajadzīgi. Tās ir kādi mikroelementi, kādi fermenti, kādas aminoskābes. Skolā jau par to nemāca. Un tad, kad sāk kaut kas, kā teikt, čīkstēt organismā, tad tu sāc aizdomāties, sāc pētīt, lasīt, izzināt, pievērst tam uzmanību un sāc vēlreiz atkal no jauna studēt, mācīties un pielietot. Tāpēc arī saku, tikai uz savas pieredzes un savas prakses jūs sapratīsiet, kā tas viss darbojās. Mēs, protams, varam skaisti stāstīt, bet patiesība ir tāda, ka sākot lietot produktu, tikai tā jūs sāksiet sajust un redzēt tos rezultātus. Nu jā, un ja jums, kā jūs dzirdējāt, patika mūsu produkti, jā, un varbūt tās kādam pat arī šīs te cenas ir biedējošas un liekas, ka ir pa dārgu, tad ir arī iespējas dabūt šos te produktus gan lētāk, gan arī ar peļņu, un tad to arī pastāstīs mans mentors, jā, Inga Prince, kur ir piedalījusies arī apmācībās, gan pie mūsu dibinātājiem, un arī pati ir daudz par to stāstījusi. Tā kā Inga, dod vēlreiz vārdu. Jā, es tā īsumā, teiksim tā, jūs varbūt uzzināt par tiem produktiem, jums patīk, ieinteresēja. Jums ir divas iespējas. Tas, kas jūs ir uzaicinājis, pirmkārt, ir veikals, kur jūs varat iepirkties bez nekādas reģistrācijas. Viņš jums aizsūta veikalu un jūs iepērkaties un visu un aizmirstat. Bet ja jūs, piemēram, vēlaties arī dabūt atpakaļ no sava pirkuma kādu labumu, jo bieži vien daudzi motivē ar atlaidēm. Mēs motivējam ar naudu. Ja jums interesē nauda, tad jūs varat personīgi no saviem pirkumiem atgūt atpakaļ konkrētu procentu naudas izteiksmē. Bet vispār iGenesis kā tāds biznesa modelis un pelnīšanas modelis ir izmantot daudzpakāpu marketinga sistēmu. Viņa ir jau daudzus gadus, bet mēs esam upgradeojuši no visām kompānijām un ņēmuši pašu labāko, kurā dalībnieki var gūt tieši peļņu
lietojot, nevis pārdodot produktus un piesaistot jaunus dalībniekus, kas ir ļoti, kā tas ir? Tas ir saņemt, teiksim tā, saņemt rezultātu, jūs iegādājaties produktu, saņemat rezultātu un padalāties ar saviem draugiem, paziņām, ka ir tiešām produkti ar klīniskiem pētījumiem, ar dažādiem unikālām tehnoloģijām, un viņi arī to pašu lieto. Un ja jūsu, piemēram, personīgā atlīdzība šajā gadījumā, gan jūsu cilvēku par to, ka pasūtīja tieši no kompānijas veikala, vai caur kabinetu jums ir atsūtījis tas cilvēks, kas jūs ir uzaicinājis, jūs varēsiet aizpildīt reģistrācijas formu, tikai tāpēc, ka lai aizsargātu jūsu datus. Un kompānija izmaksās komisijas vērtībā punktus, un ko jūs varēsiet saņemt līdz pat 30% naudas atmaksu. Ja, piemēram, citur, kā es teicu, tomēr piedāvā atlētas, mēs piedāvājam naudu, tas ir sākot jau no 11 un vairāk eiro. Bet tas ir tāds mazumīčs, protams, piesaistot cilvēkus, stāstot, daloties, nevis pārdodot. Vēlreiz akcents uz to, mēs netirgojam ar produktu. To tirgo pati kompānija caur oficiālo veikalu. Mēs tikai stāstam savu rezultātu. No jūsu uzaicinātiem cilvēkiem, jūs arī no viņiem, kompānija jums par to pateicībā samaksās 30%. Salīdzinājums ir ļoti vienkāršs. Ja paskatās darba piedāvājumu tirgu, tad vairāk vai mazāk atrēķinot nodokļu, teiksim, naudas ir kaut kādi 600–700 eiro. Jūs iedomājaties, jūs mēnešu laikā varat daloties ar informāciju, nopelnīt tikpat vienkārši ēdot, saņemot rezultātu un daloties ar rezultātiem. Tādā veidā aug jūsu komanda, līdzcilvēki, kopiena un komandas bonusi tāpatās. Tāpēc, kad balstoties uz komandas kopējo apgrozījumu iespējām, jūs jau saņemat vēl papildus vairākus līdz pat 30% no kopējās grupas apjoma. Tas jau bišķiņ savādāk, bet es jums gribu ieviest to, saprast, kad ļoti vienkārši ēdot, daloties ar produkciju, teiksim, ar informāciju, jūs saņemat naudu. Un, protams, mums ir vairāki, mums ir līdz pat 6 līmeņiem, tur ir arī citas atlīdzības, bet svarīgākais ir tas, kad, lai saņemtu, piemēram, ir liela ģimene, bet patīk dāvanas, ir tādi arī, protams, mums ir ceļojumi bonusi, kā tad bez tiem, bet mums ir arī tāda lojalitātes programma, kas tieši nodrošina īpašus, teiksim, atlīdzības punktus, ekskluzīvus piedāvājums, iegādājoties produktu. Ir vienreiz dzīvē jāuztaisa, es teiktu tā, lielāka summiņa. Ja salīdzinot ar standartu klasisko biznesu, jūs investējat, teiksim, ja jūs esat uzņēmējs un jūs gribat investēt biznesā, jums vajag kaut kur 2000 un varbūt vairāk. Bet, ja, piemēram, jums nav tās zināšanas par tik liels par to uzņēmēju darbību, bet jūs gribat kaut kādu savu uzņēmēju darbību atvērt, darboties, tad te ir iespēja atvērt uzņēmēju darbību, teiksim, pat 360 eiro. Salīdzinot 2360 ir ļoti liela krasa atšķirība, bet jūs investējat savā veselībā. Bet kas notiek tālāk? Par šo atlīdzību jūs saņemat punktus, tos ekskluzīvos, un 50% vērtībā kompānija jums samaksā papildus bonusā ar produkciju. Tas nozīmē to, ka pateicībā, ka jūs lietojat to produktu un esat lojalitātes programmā Get Plus, jūs saņemat 50% dāvanā, jums komanda aug, kopiena aug, un jūs vēl saņemat arī pa pakāpēm, vairākām pakāpēm bonusus naudas izteiksmē. Ir divi zaķi uzreiz, kā teikt, noķerti gan produkcija dāvanā, gan arī naudas izteiksmē. Man liekas, tas ir izdevīgi, efektīgi un pats svarīgākais, tās nav lielas investīcijas un tās nav lielas investīcijas nekurienē. Jūs par to naudu, ko jūs investējat, nopērkat produktu savai ģimenes lietošanai. Tāpēc iesaku šo vairāk izrunāt ar to cilvēku, kas jūs ir uzaicinājis, un, protams, mums ir arī tādi kādi kopienas ceļojumi, tūlīt tās būs uz Kipru, tā ir
tiešām sinerģija tāda, kur apvienojās līderi, alfas cilvēki, kuri dalās ar savām zināšanām, ar savām pieredzēm, kur jūs varat paklausīties, kā uzsākt šos ceļus. Bet kas jums ir jāizdara atkal? Jūs lietojat produktu, dalaties un kopā ar kopienu ceļojat. Īstenībā viss patiesībā ļoti vienkārši. Tie ir tie karjeras līmeņi, sasniegumi, ko jūs varat sākt, piemēram, vai nu meklējat jūs standarta darba tirgu menedžeri, bet varbūt tās jūs varat būt menedžeris sev mājās, kā papildus ienākums vai hobijs, piemēram, ja jums jau ir darbiņš, to darīt. Tas ir kā papildus. Jūs varat, te atkal nav obligāti tādi nosacījumi, ko jūs vēlaties, tas ir jūsu brīva izvēle. Būt par vēstnieku arī tāpatās. Tur ir bišķiņ vairāk jāpadara, vairāki nosacījumi, bet arī tās ir iespējas. Katrs atrod šeit sev, kā teikt, to iespējas virzienu, ko viņš šeit vēlas attīstīt, piemēram. Un kā vispār pievienoties, ar ko sākt? Kā es teicu, pirmais reģistrēties, tas cilvēks, kas jūs ir uzaicinājis, aizsūt jums uzaicinājuma linku, izmantojot to linku, jūs tālāk kopā vai sazinoties ar atbalsta dienestu, jūs varat izvēlēties produktu. Es ieteiktu kopā ar to cilvēku, kas jūs ir uzaicinājis. Aktivizēt savu darbību, tas ir iegādāties produktu pēc savas vajadzības, ko jūs vēlaties sakārtot no veikala. Un veidot komandu, dalīties ar informāciju, piemēram, kopā būt ar mums otrdienās, klātienē, piemēram, ofisā, un stāstīt savus rezultātus pārējiem cilvēkiem. Bet kompānija jums par to samaksās gan produkta veidā, gan arī finansiālā veidā. Secinājums ir viens, tas ir izdevīgi, viegli, ērti, raiti, spēlējoši, un produkts ir tāds, kuram vēl nevienam pasaulē nav. Tikai pie mums, jo šeit ir tas, kad apvieno, kā Inga pareizi teica, biohackingu, jūs sakārtosiet visas savas dzīves sfēras, jūs sakārtosiet veselību, un jūs atradīsiet līdzvērtīgus domājušus cilvēkus, ar kuriem iet kopā, dalīties, ceļot un vienkārši, kā teikt, draudzēties, teiksim tā. Un tas nav teiks, ka tikai šajā, teiksim, Latvijā. Ja jūs esat vai jūsu draugs atrodas ārpus Latvijas, jūs arī to varat darīt, sūtīt un darboties arī ārpus Latvijas, un kompānija arī jūs atbalstīs. Tāpatās kā Latvijā. Vienkārši lēmumu pieņemat jūs, ko jūs vēlaties sasniegt, bet palīdzēt mēs vienmēr esam šeit. Mēs esam tāpēc katru otrdienu stāstam, dalamies. Jūs varat arī, teiksim, jautāt savus jautājumus un arī nākt klātienē pie mums ofisā. Vai nu atkal būs aprīlī Kipra, ceļot kopā ar mums uz Kipru un iepazīties jau ar tiešām pasaules līmeņa līderiem, alfas cilvēkiem, kuri dalīsies ar savu pieredzi un pelnīt nevis tur 1000 eiro mēnesī, nevis 2000 eiro mēnesī, bet pat 30 000 eiro un vairāk mēnesī. Un tas ir iespējams. Tāpēc jautājums atkal, ko jūs vēlaties? Mēs esam šeit, lai jums palīdzētu. Un kompānija darbojās vairāk kā 100 valstīs, ir sakārtota loģistika, pašas labākās kompānijas loģistikas ar mums strādājas, mums ir grupas pasūtījumi, kur jūs varat ekonomēt uz produktu piegādes, tāpēc ir dažādi instrumenti, lai jums palīdzētu attīstīt šo biznesa sfēru, ja jūs vēlaties attīstīt to kā papildus, teiksim, ienākumu avotu. Bet varbūt jūs vēlaties sakārtot savu veselību, arī vienkārši lietojot to produktu. Tāpēc laipni lūgtu iGenis kopienā. Došu vārdu Ingai. Paldies! Jā, paldies! Un mums Latvijā arī ir cilvēki, jā, un kā jau es jums teicu, mums patreiz kompānija arī ievieš tādu kā Tirkijas kompānijas tādu psiholoģiju, jā, kur mēs viens otram palīdzam, tā kā droši jūs vienmēr varat griezties, jautāt un kopā ar mums darboties. Labi, visiem laimīgu un tad līdz nākamajai reizītei. Varbūt varu padalīties? Jā, Mani visu laiku met ārā, es biju ceļā
Nu, bet es varu padalīties ar saviem rezultātiem, kad šomēnes vispār es biju tā kā mazliet biju iekrājis savu dāvanu punktus. Es gandrīz 300 eiro vērtībā izņēmu dāvanās un kopējais jau man ir 11 400. Tik es esmu dabūjusi dāvanās, jā. Tā kā paldies. Paldies kompānijai. Jā. Mūsu kompānija arī pirms tam izpētīja 600 kompāniju mārketingus un izveidoja maksimālu mārketingu tādu, lai, ja mēs sakam, ka mums ir pats labākais mārketings un naudas apmaksas visā pasaulē, ja mūsu kompānija, tad arī tas tā ir. Ja mums ir vislabākais produkts, tas tā ir. Nu tā, nu tad jūs gaidam mūsu aprindās un līdz nākamai reizītē. Paldies!